27. dzimšanas dienas vlogs sākas šeit, manā kabinetā, skaisti sakrāsotai, saģērbtai, salakotai un šujot somu savam ansambļa biedram, kurš brauks ar ansamblī, bet es nebraukšu uz Itāliju, lai viņiem forši tur braucās un priecājās. Es šogad nebraukšu. Es pagājušajā biju Horvātijā, bet tas cits vlogs. Ņemšu jūs līdzi šodienas piedzīvojumos. Es ļoti ceru, ka es kaut ko sapilmēšu, jo tagad kaut kas notiek, ļoti grūti kaut ko sapilmēt. Un es šuju, un es gaidu meitenes, kad atbrauks. Negribu stāstīt, kas tur būs, jums tālāk vlogā. Es vēl pat nezinu, kas tur īsti būs, es apmēram nojaušu. Būs pirms roadtrips uz Kuldīgu. Meitenes, ar kurām es iepazinos caur tiktokiem, caur laiviem. Es ir savā starpā pilnībā svešas, dzīvē nav satikušās. Vienreiz satikās, vienkārši ieraudzīju un otru un viss. Viņas abas brauc kopā pie manis, un mēs brauksim uz Kuldīgu. Cik smuki tās gaismiņa debesis izskatās filmējot. Tas, ka es kodā limuzīnā braucu, aizmugurēs sēdāt. Mēs braucam ņemātu, mēs atbraucam ņemātu uz Kursas zemi. Pirmo reizi šeit ēdīšu. Aparols. Es nedzeru aparolu. Kā teica terasi, mēs gribējām pagrabiņā, jā, smuki terasītā pasēdēt. Jā, pazaudēju sev 3 klientus skaistas ļoti. Es pagrabiņā būtu ņēmusi cepto saldējumu, bet par cik tur mēs netikām, tad es šeit ņemšu arī saldējumu un štrūdelītā bolu. Un vēl paņēmu izlējumu sidriņu. Mētens paņēma kafiju un makaronu, ja es atvainojos pastu. Ļoti labi, paldies! Happy birthday to you, birthday to you. Es to sakā, skatās, ka būtu fake aizmugura. Šeit teistas. Te ir visādi gabaliņi iekšā, vis kaut kāds kišmišs. Viņas ir karamelizētas. Viņas ķirbju sēkliņas ļoti garšīgs tie salātiņi, augļu, kas bija klāt strūdelē. Strūdele pati arī garšīgi, tikai mazliet apdegusi. Atbraucu no kafejnīcas. Meitenes man atstāja atvedas mājiņās. Tas bija tik jauka, ka viņas atbrauc. Vispār. Par cik tālāk dienā plānots roadtrips, es vispār negaidīju, ka būs vēl kāda dāvana, un man jau ir vēl viena dāvana uzdāvināta, bet man arī apsveic vēlreiz ar dāvaniņu uzzīmēt kartiņu. Tik jau. Nu, mūsu roadtrips varēja sākties, mūsu nākamā pietura Jūrmalā. Mēs esam līdz Tukumam tikuši, bet kaut kā baigā ātri. Un kāds nemāk mierīgi līkums uzņemt. Izskatās tāpat, kā mēs no Tukuma, ka braucām. Bet šī jau ir Jūrmala. Bērniņš atstāts Omē Jūrmalā, un mēs braucam uz Rīgu. Rīgā! Otkuķu! Šī dzimšanas diena, šis roadtrips, šis gads, šī svinēšana būs vairāk kā arī atpūta vecākiem no vecāku pienākumiem. Es nezinu, vai manējais zina šo. Man liekas, ka viņš nezina. Viņš viņu feilos šo testu. Tas ir tā, kad mašīna mazgā un kad saputo mašīnu stiklu, tad uz stikla vīrietis uzzīmē sirsniņu. Šis šāds tiktok trends neskatās. Šis vēl speciāli sejā viss sapūš. Nē, tas nebija ne trends. Ja tavs vīrietis to dara, tad vēl mīl vai kaut ko tāds. Kaut kas bija, un ļoti daudzām bija, ka vīrieši katru reizi, ka mazgā mašīnu, tad uzzīmē sirsniņu tajās putās. Neizskatās, ka man būs sirsniņu. Bišķis tāds sanāca aizkavēties. Ir tāds bišķis stress, ir jēga braukt uz to ogri. Nav nekas konkrēts, ko mēs tur gribam darīt, vienkārši gribam aizbraukt. Tā roadtripa pēc mums ir jābūt 10. apakaļ Rīgā, jo mums ir dzīvoklīds noīrēts, jo nekur nevarēja ogrē dabūt. Pa normālu naudu mums sanāk ļoti maz tajā naktsmājās dzīvoklīdī būt un negribās milzīgi naudu atdot. Jāidzīgākā cena bija Rīgā. Tāpēc jābrauc uz Rīgu, bet gribās uz ogri. Vai tur tas laiks pietiks tajā ogrē? Mums šobrīd ir gaidām, kad 2 cilvēki iztaisīsies, un tad mēs varam braukt uz to ogri. Vēlākais, ka mēs varam izbraukt ir 6, un šobrīd ir 5:40. Izbraukt no Rīgas. Visākrīt šobrīd ir no tiem 2 cilvēkiem. Kādas komunikācijas, discommunications, jo es teicu, kad pēc 5 bišķiņ, lai esat gatavi. Nerunā savā starpā laikam. Tagad ir rītīgās putas, vai viņš uzzīmēs? Man liekas, ka viņš neuzīmēs. Nē, viņš neuzīmēs. Bet tu neuzīmēs sirsniņu. Grib tāpat kā tās meitenes video klipos, ka viņām uzzīmē sirsniņu. Viņš man nezīmē sirsniņu. Apdaits mašīnu nomazgāja, sirsniņu neuzīmē, un uz ogri mēs laikam nebrauksim. Tad mēs nokļūt līdz tiem 2 cilvēkiem, ir jābrauc 26 minūtes, šobrīd ir bez 10:06. Ja tur paliek, cik reāli stundas pastaigas dēļ pa ogri, triekties uz ogri no Rīgas. Nē, tad mēs Rīgā kaut ko padarīsim. Protams, žēl. Tātad tas nozīmē, ka mums nevajag braukt uz ogri, varbūt kaut kas pa ceļam nedodiet vēl kādu avāriju vai kas. Nevajag mums braukt uz to ogri. Es to pieņemšu kā tādu zīmi no augstākiem spēkiem. Mums būs un tā vakars Rīgā, bet foršāks
priekšvakars Rīgā nekā priekšvakars Ogrē. Man jāstāsta ar kamerā. Man ieslēdz mašīnā. Mašīna gaudo, man bail. Kas man jādara? Viņa gaudo. Dievs, tas ir tik neveikli. Viņš tagad skatās. Viņa tagad gaudos. Vai man kaut ko nospiest? Man bail. Tā ir zīme, ka nevajag braukt. Ja aizbraukt, nebūtu kaut kas varbūt labi. Varbūt, jā. Viss ir labi. Viss būs labi. Nestraucies. Nestraucies, traucies. Esi pozitīvs. Es tikko izdomāju, ko mēs darīsim Ogres vietā. Brauksim uz Akropolis lidot. Skaņa šitam aparātam, nu vienkārši jēziņi. Tā kā tā kaut kāds rīgi purkšināt ļoti skaļi. Brālis dāvana ļoti oriģināls dāvanas, un arī šogad es tiku pie ļoti oriģināls dāvanas. Tev ir jāgriež vaļā. Tā, ka pavisam vaļā ar vāku. Jo tur viss jaudīgākais lejā. Kāpēc viņš katru brīdi paliek... Tu redzēsi. Vaļā man vajag. Sprāks sejā kaut kas. Cerams, ka nē. Cerams? Tas leks virsū? Ver vaļā, lastēs. Tur daudz burkā. Tur lejā jātiek. Apēd visu. Man šī garšo. Mani bail. Ko jūs izdarījāt? Tur ir speciāli, lai nav slapši lejā. Lai nav slapši lejā, ko tas nozīmē? Tu vari no sākuma atvērt tas, kas ir sānā. Pie manis tuvāk? Nē, pašā sānā malā tā kā papīra? Jā. Līna, jūs ejēši. Tur ir visādas dāvankartes divas. Jau man ir prieks. You can cross dying young of your list. Es saprotu šo vajag. Kas ir šitas? Tur arī dāvankarte. Nu tāds, Tas ir RDA dāvankarte. Ver uzmanīgi, lūdzu. Ver uzmanīgi. Ver uzmanīgi. Tas ir tas tur. Es sapratu, tas ir formas. Māci pizģets. Kāpēc tev pizģets? Sarkanā iepakojumā. Parādi. Tik lieli. Man likās, ka viņi ir mazāka video Šitā ir klipos. bišķiņ lielāka. Jā, viņi dažādos izmanto. Jā. Es teik saprotu ceļojas no kaut kurienes. Un katru brīdi ir sliktāk un sliktāk. Es domāju, marihuānas stāsts sabāk. Es saku, jums uz mežu būs jābrauc. Viņš reāli smird, jā. Pastāst video. Man jau vēdien stāv. Bet tev video jāuztais. Video jāuztais obligāti, jā? Jā. Paldies! Un man teica, ja nu viņš tā kā siltumā stāv, viņš var uzprāt. Akropolis. Es vairāk negribu slidot. Un es bikses arī nepārvilku. Nu, man pietiks arī vienkārši pavazāties. Vai arī uz kino varam aiziet. Mans iPhones. Ne, krāsa ļoti smuka. Man ļoti piestāv tikai krāsas dēļ un šitās te podziņas dēļ, jā. Man nepatīk, ka viņam ir divas kameras vertikāli. Paldies! Ne. Kā izvēlēties? Tā, ka tu nevari izvēlēties, kur ēst, ir atvērt Wheel of Fortune un ierakstīt visu un gaidīt, kas izskatīs. Kas pirmais izskatīs? Kad izkrīt, jā, un kas palika pēdējais? Jā. Dominus izkrīt. Un čili pizza izkrīt. Es negribu maksimas salātu sešanu ēd. Tev paveicās. Jebkurā gadījumā es esmu priecīgi, kas paliek. KFC vai maķīts. Šitas griežu vēlreiz. Es varēšu balonu dabūt. Man ir dzimšanas diena, palaidiet man. Šo? Nē. Nē. Es jau taču nezinu, es no laukiem. Nē, ir vēl. Nē, kāpēc mums nav vēdienas? Mēs jau gan arī apēdām. Vienāk tavs frī atpakaļ. Paldies. Man nodev šo Labi garšo. kartupeļus reāli. Nav vērts. Jūs šādi mērcīt, tagad Nav jaunu garšo. mērcīt. Man prasāsim vairāk sacepti. Bet es paņemšu vēl vienu. Pagaišajā dienā. Mīksti man par mani priekš manis. Kā lai viņu apēd? Paldies, man paldies.
Garšīgi paēdām un devāmies tālāk mazliet paķemēt veikalus, jo pulkstens bija gandrīz 9 un vispār Akropola taisās ciet 9, man liekas, ka 10 un laiks bija ļoti maz. Gaidām ķemēt veikalus. Šits ļoti smuki, jā, mēs esam Pepko, pēc pēduši Pepko gājienas, jo vajag nopirkt kastīti, tā zivju tā tur, tā pūdētās sirds, bēls, kad neuzprāks mašīnā no siltuma, starp citu, jā. Reku, mījai šī tāda devai. 7 eiro. Mēs iesim Helovīnā pagastā ar jauniešiem. Un man šito vajag. Un viņš ir tas, kas ar tām gaismiņām. Jā? LED. O, jā. Pasties, nē, šeit tas ir smūks. Priekš rudens tematikas. Iesaku šīs apenītes ļoti ērtas, ļoti labas. Tikai 5 eiro par abām divām kopā. Ļoti labas. Ļoti tādas bišķiņ koriģējošas. Drukas kļūda. Davināsim. Kaut kur vēl ir drukas kļūda. Mēs izgājām tieši ar veikalas slēgšanas brīdi. Vēl kāpēc 9 tam iet, un kāds 10 Akropola slēdzās. Vienkārši sveicināti Rīga. Es neiekāpšu. Man atstās tūlīte. Tā ir tā pūdētās zivs. Iepakoja, lai nesbrauc. Zivs kārtīgi iepakotu, un mēs braucam meklēt savu Airbnb noīrēto dzīvoklīti. Bet pirms tam mēs iebraucām veikalā. Tas ir normāli, kad soliņa maksā šitika. Un šitika. Pilsētnieki, jūs nabadzīgi. Un pie veikala bija karuseli. Cenas apmēram šādas. Mēs šovakar nebrauksim. Mēs brauksim rīt uz Siguldas Tarzānu. Bet smuki, te ir gaismiņas. Te ir viss kaut kas ļoti daudz. O, šitas labs, jā. Ak, Dievs mīt, šitiem vispār mēs netikt ārā. Rekur, jā. Tas praktiski nav iespējams. Ak, Dieviņās. Viņu otrādāk. Jā. Ak, Dieviņās. Bet nav tik dārgi. Šitas bija kaut kāda 8. Vot tieši tā, mēs ar šito brauksim, ar šito veco arī. Jā, jā, jā. Jau 2-3 gadus atpakaļ. Jā, un viņš šodien būs vēl vairāk ekstrēmāls. Šausmas. Krač, crazy, crazy. Bet šitas ir vat riktīgi karuseļi, nevis tā kā uz Kuldīgu atbraucis 1-2 karuselīši. Tā kā reāli ar visām gaismām, visu riktīgi krūt. Un viss šitās te aparāti, kur mans ar vinnēku, point kušari. Nē, coin pušari, ja? Point kušari. Un ir, ka pilns ar mantiņām, šitas ir riktīgi krūt. Es eju tā kā reāli un bērns priecājos, ak, Dieviņās. Un tāds bišķiņa aparāts, kur pametāt tad bumbu, lai nētu mantiņu. Brā, viss ir tāds. Nu, tā kā reāli, tā, kad filmās rāda, kad iet tur puisis uzlūdz meiteni randiņā. Es filmēju, tūlītās es parādīšu, es viņu nofilmēju. Ok, nav 5 eiro laikam vienam, Renāta ir nokļūdīsies. Cik ir? 8? Jā. Ar tur karti nevar? Lūdzu, cik skaisti, Kuldīgā tā nav. Ar lielo paronāmas ratu neizbraucām, bet paskatījāmies gaismiņas. Teiks, lokas gaismiņas! Man pat nevajag karuseli, te ir gaismiņas. Vienkārši mēs rīt brauksim ar panorāmas ratu Siguldā. Netērsim nav šeit, labāk pafočēsimies un pafilmēsimies. Es ar pozēm pie gaismiņām pavelti. Tā viss, mēs beidzot braucam uz noīrēto Airbnb. Braucam skatīties, ko mēs esam noīrējuši. Mums ir darījums, mēs atbraucam pakaļ. Atlaus. Okay. Viņš man jau gaidīja mašīnā. Parkoties viņu vietā. Viņš tev ir atslēgas? Kas te? Vai viņš rādīs? Nē, viņš nezartīkies, var ieparkoties. Skeču. Mūsējo jaunu čalīcā izveda prom. Čais dupsī. Minor. Viņam varbūt patīk bārdaini vīrieši. Čaizved skatīties, mums palaid makrinātu. Mums palaid noparkoties čalīši tajā vietā. Mums jāliek kartiņai kaut kādai loga stikla, lai neuzliek sodu. Un tad mums jāiziet parādīt dzīvokli. Un mēs gaidām, mums bail. Tad, jā, tā mēs ejam skatīties dzīvokļa unpackings. Viss var iet, jā? Jā, viņš pat tā. Labi, visiem demolēt dzīvokli. Zakšu. Viņš nav aizbrauc vēl? Viņš tad skatīsies, cik cilvēki izkāp no mašīnas. Ja mēs nebeidzās cilvēku, kas kāp un kāp. Ja mēs atzīmējam, ka mēs esam 4, mums kā vairāk izkāp no mašīnas. Un viņš brauc prom. Nē, nebrauc. Viss, aizbraucam. Ejam skatīties dzīvokli.
Kur vajag? Tas mažā. Jau uzreiz ir dzīvoklis? Nē. A, tas ir cits, jā? Šis ir dzīvoklis. Vai tur kāds dzīvos? Tur kāds dzīvos? Viņam viena ko priekštelpē? Uzreiz ir dzīvoklis. Nu, kas tā pa netīru sienu? Kas tas tāds ir, pa pleķi? Tas ir lāks kā normāls cilvēks, normāli kā pauzīšanas. Mēs uzreiz, kur kas ir? Puses tur tālāk ir plašums. Kas ir? Jā, taču. Kas tur ir? Noliec brūno. Es kādas detaļiņas redzi, šitādi audziņi, jā. Ir kaut kāda prečina. Točno. Dušas kaut kādas zilē. Biodermā. Pasies, cik daudz tots papīra. Bet pasies, kā ienāk, te uzreiz netīrs. Tāpēc viņš teica, ka viņi tikai jauni ir. Jauni Airbnb tie. Jauni, ka viņi ir? Ka viņi nesen sākās. Te televizoru nav? Reāli nav televizoru? Reāli nav. Toties te ir sveces. Kas tur ir? Ievārījumi. Pasēs, kā sagaida. Leduskapis nesmīr, dod foršs leduskapis. Kas te ir? Kāds dzirnaviņas? Vai tas ir vaska kaut kāds kausējumies? Kas tas tāds ir? Traučine? Visādas pannas, rīves. Normāli. Cepaši krāsnīgi. Reāli tāds ir, šeit vajadzēja televizoru. Jā, reāli. Nebija televizors? Nu. Kaut kas balts tur ir. Sveces vēl. Te arī ir, kura zīmīta. Tējas reāli daudz ir. Mana mīļākā tēja te ir. Reāli nav televizors. Tas ir tāds reāli dzert un gulēt. Tāds gulēt. Bet nav viss, kur viņi nolikt. Kāpēc tur kaut kur? Nē, pa to naudu ir ļoti labs. Reāli. Pasties, kāds cits tur indicents. Jā. Bet 46 eiro, nu. Norma. Nu, bišķiņ var piestrādāt. Vēļas mašīna ir, jā. Izskatās divdomīgi. Es gulēšu šajā pusē. Zini, kas? Viņš tāds ir, liekas tāds, nolaists. Tāds. Lietot dzīvoklis. Nē, pielabot taču var. Atkrāsot sienu. Kur tur arī ir, kur siena te ir netīra. Bet viņiem taču kaut kas ir jānopelna, ne? Nu, arī. Pirms, tas tu neredz, ka te ir pleķis šitāds. Man, pirms, ir pretīgi tur gulēt. Es negribu tur gulēt. Es tur negulējuši tajā pusē. Es negulēšu tajā pusē. Tu var gulēt tajā pusē. Nē, te ir ērti. Netipisku vietam. Nu, aizšaujās garām. Kāpēc? Nu, ja šeit darbojās, aizšaujās garām. Tad tas jādara. Kā tā rekonstruēsim notikumus. Nu tā netipisku vietu. Ir kaut kas sarkans. Kas šis tā? Nē, neizstā. Moša svece. Šeit kaut svece jāvarētu būt. Erotiskā svece. Ne, mīksta ērta forša. Bet reāli trūks televizors. Nu, nav nekāda tumba, nekā nav. Vitamīni. Te ir rūķītis. Nu, es pirms jārkņojos. Pastījos. Es negribu nomest. Kas tur ir? Nauda? Cashbacks. Milti. Cik smuki. Smukas krūzītes. Es reāli nezinu, ko pirkt. Pārslas. Neataisītas. Viss te jau bija. Bet toreiz Liepājā man patika labāk. Jā, Liepājā bija krūtāk. Un cik mēs toreiz 50 eiro bija panākt? 60. Tas bija ar 2 stāviem. Ar krūtu dušu. Bet skaties, te ir biodermas. Jā, tas jau arī ir ļoti krūti. Nu, nē, ir. Nu, tas bija reāli labākais, ko mēs varējām atrast pēdējā brīdī meklējot. Bet nav televizoru. Skatīsimies dzīvē ugunī. Atjautības uzdevums visiem kopā, kā ieslēgt šo lampu. Šitas arī ir, kā ieskrūvēts. Neko nevar izdarīt. Dekoratīvs elements tas ir. 3, 2, 1. Kur? Labi. Atstāj to lampu. Izsarēsim pēc iespējas vairāk elektrību. Jā. Par to, ka televizoru nav. Es gūdus varu atnesu nolikt mājā. Un es pieliku viņu tuvāk sejai. Ļoti smuks mājā. Gadījums. Nu, kas ir? Ienāc iešā aiztēt durvis. Man bail. Tev vispār nekas Kā jums iet pavāri? Es redzēju tos video, kur tā pīca izkrīt cauri. Nebūs tā. Daudz baltu dieniņu. Labi, tot jau būtu 21. septembris, bet vienalga svecīts būs. Es tikai skaņu izmantoju, es video sev atstāšu. Linards Veicens, man 27 gados. I heard that was a secret chord that David played and it pleased the Lord.
But you don't really care for... Ja vēl es lielu vēlēšanos un nopuc vecīts. Metas 27. Ui, es beidzot šito te. Mani gardumi. Gatavots Rīmī. Nocenota 7 eiro. Tu nevajadzēja teikt, tas bija jābūt noslēpumam. Bet reāli pa 7 eiro. Tā jau būtu bijusi pa 14. Man jāpuš nost. Jā, ja vēl es vēlēšanos un nopuc nost. Es vēlos. Kurš kusē? Vēlos. The snow glows white. Sakoncentrēties. Kingdom is Push away. Hold it back anymore. Viņš ir kāda maigu, Let it kā go. piedzētāja. Let cold never bother me anyway. Si dabe qua me la marubirandote. Kurš nevēlēšanos? Man vienmēr tāds tā kā, pirms un neesi nopūtis vecītis, to nav skaits. Man tāds liekas tāds. Kad nopūtis viss, tad tev oficiāli ir 27. Es jau te pieeditošu klāt. Un tad kūku. Svecīts nopūsts kūks gabaliņš apēsts, un mēs braucam uz centru, jo dzīvoklis atradās 6 minūšu braucienā ar mašīnu. Aizbrauksim apskatīties, kas tur Rīgas naksnēnajā centrā notiek. Turpceļā šoferis bija ļoti smieklīgs, viņš centās ar mums jokoties, bet mēs kaut kā nevilkāmies uz tiem jokiem. Es neatcerās, kā sauc to ielu, kur atradās šis ezīts, bet man ļoti šī vieta iepatikās, tāda forša āra terasīta, ļoti skaista un ļoti forša pasēdējām. Vēl tukšs, what the fuck? Cilvēki. Jā. Reāli viss ezīts mums, bet viņi tūlīt varēs ciet. Mums būs jāpamat šīs omulīgās ārtelpas. Naksnīgā Rīdziņa 1:30 naktī. Vienkārši bezjēgā kāds klaigā. Un? Mēs esam Linkin Park koncertā. In the end, it doesn't even matter. Ok. Vienkārši kaut ko bļaustās, kaut ko trako, kaut kādas piegādes veids, kāds kaut kur skrien, 1:30 naktī. Gaidām kaut kādus siera baitus. Bet ne mēs. Tu priecīgs? Tikufē bumbiņas, tests. Ir kā ar jalapeņo, bet nesot asi, bet tikko pateicu, ka tomēr ir asi. Es jau jūtu, ka ir garšīgi, bet kāpēc ir tos jalapeņo bāzes, nu? Garšīgi. Kā siers tāds? Nē, viņš ir as. Bet garšīgs. Tā būtu, man nevarēja būt bez tās asā sūda. Bez tā jalapeņo. Jā, tā kā tāds svaigais siers. Nebūs. Es neesmu radīt asām lietām. Es viņu nevaru uztaisīt. Man jau tagad dag. Tā ir laba atbalsts. Nevar viss? Nu vispār. Nevariet. Tad jau tā kā kruto rajons. Bomžam jāiet apakaļ pa parasto birstīgo ceļu. Lieki aizgājām šo gabaliņu. Soļi jau pa slikt nenāk. Pūkstens ir tieši 2. Naksnīgā Rīga. Tu tik tagad sāk filmēt? Likās, ka tu uzslēd. Mamu, Vecrīga. Brīvs piemineklis. 2:30 no rīta. Pustukša Vecrīga. Atā. Jā, un tik mierīgi beidzās mūsu naksnīgā pastaiga pa Rīgas centriņu. Atpakaļ arī braucām ar ļoti interesantu šoferīti. 2 onkas man patika. Mierīgais. Šis necentās runāt daudz. Tāds, bišķiņ tā. Jā. A tas onka gribēja baigi ko jokoties pirmais. Paši vīrieši cienējamā vecumā. Lai viņiem jauks vakars. Viss ar šīm mitrajām salvetītēm beidzās dzimšanas dienas vakars. Rītdien turpināsies bišķiņ izklaides. 20. septembris beidzās jau pirms 3 stundām. Ejam čučiņāt. Brauksim ar baismīgo Siguldas skatu to ratu, vai kā viņi sauc, panorāmas ratu, kas čīkst un brikšķ un krakšķ un pūšu naušu. Visi atkal esmu neglīta Renāta. Bet tagad es esmu 27-gadīga neglīta Renāta. Pēdējā šī vakara aktivitāte. Krīt nošķi, mums ir maškas visi. Lai seisi mitrināts pēc šitādas ballīs dienas. Gatavojamies rītdienai. Man ir gliemers. Lācim ir rozīti. Cilvēks kaifo. Relaksējamies. Rekur. Ņem
Labrīt. Tā ir saule no loga. Viss tas tā kā būtu. Ew! Spotlights uz sejas. Nu bet attaisi! Tā būtu gaisma sejā. Tātad es ņemšu šo segu uz mājām. Tā ir tā kraukšķīgā sega. Francis, var normāli parunāt ar kameru bez jūsu komentāriem. Tagad ņemšu uz mājām, viņa ir kraukšķīgā. Tagad ir ļoti forši kraukšķīgā, tā krutā dūnu. Prāt paņemt uz mājām. Gulta rīktīgi matracis forši, tāds ne mīksts, ne ciets. Gults vēl ļoti patīkam smaržo. Pilvan arī ļoti mīksti, ērti. Forši nav tāda maziņa sūdiņa. Jūs apgulēju, tāpēc mēs vakar nosteigājamies. Braucam, piedzīvojamies, taisamies, vēlamies. Braucam tālāk. Vienīgi es te no rīta nebija kā elpot, tāpēc, kad bija durvis cieta. Un attaisījām, tā bija tāds ar gaisu sitiens. Jā, televizoru mēs neatradām, mums pašiem nācās sevi izklaidēt, kā jau jūs redzējāt. Brokastīs! Tu visu kārtos vietās līsi? Kā jums liekas, Airbnbos ir jāsakārto, gulta jāsaklāja un jāliek apakaļ svecītas vietā? Kur jums te bija? Jā, tur viņas bija. Vai var atstāt tā kā bija? Tāds retorisks jautājums. Otrās dienas outfiniņš, saburzīta kleita no Somas un bez kosmētikas salaizītām matiem netīrē. Kur? Jēzus, ej apakaļ pie krusta. It was a really nice experience. They need to put here a TV or tumba. Let's go. Goodbye, goodbye. Nē, atstāj. Paņēm. Kur tur es nezinu, kur viņa izmest? Nevar? Atstāj. Aizreiz. Atā. Tas es tik te smuki īstenībā ir. Cik skaists balkons, terasīte, mini balkoniņš. Un te augšā loks ir to arku. No Rīgas līdz Siguldai ir kāds maziņš laiktiņš braucams, tāpēc es nelaidu vējā laiku un es uzkrāsojos. Tā nav mana aizdot. 20 eiro esot maksājums. Aci tagad neizbakstīt koncertfekts momentāli. Ideāli. Ugunsgrēks! Kāda mūzika jūs klausāties mašīnā? Mēs ugunsgrēku mūziku. Arī Siguldā mums nebija konkrēts darbības plāns. Mēs devāmies tur, kur acis rādīja, un es ļoti sagribēju pamēģināt kaķu kafejnīcu, kur ir kaķīši. Bet uz vietas bija reāli tikai viens kaķīts. Izskatās ļoti labi. Jā, ēdiens izskatījās ļoti labi un garšoja vēl labāk, un cena bija arī ļoti skaista, bet, atbilstoši, jā, tāpēc, ka tas ir centrs Siguldas. Cik bija kopā 17 eiro, jā. Siguldas centrā reāli. Izskatījās, ka būs lētāk, kopā 17 eiro mums. Te nav neviena kaķa. Kur ir kaķi? Es nācu pēc kaķa. Te ir trauciņi kaķiem nolikti, tātad kaķi kaut kad viņi te ir. Bet loži pēc kaķiem visur ir kaķu bildītas, visādi glazi. Jā, tajā brīdī es vēl nebiju pamanījis to kaķīti, bet tur bija vismaz viens kaķis bija. Garšīgs saļanka. Te, kad es izvēlējos saļanku, es ieraudzīju čeburaku, man viņš ļoti uzrunāja, viņš izskaties ļoti apatilīgs. Garši tikpat apkā izskatās. Viss var apkārt. Kāds mājās. Siguldēs. Kāds mājās. Mums ir jāaiziet. Panorāmas Vai tik tālu, jā. Uz Humpīšiem rīgām. Ļoti skaisti, garšīgi. Kad būs nauda, atgriezīšos. Es vienkārši tā nostāšos. Tu kā uz mani un tad piezūmu. Ezīši. Varētu vajag savu filmētāju. Tad sākās mana mīļākā daļa - humpīši. Kā var būt citā pilsētā un neiet humpīšos, tas būtu grēks. Šie humpīši man patika, jo es kā iegāju uzreiz ieraudzīju šo rozā audumu gabalu un es iemīlējos. Būs DIY video. Man patīk šitie humpīši. Jūs redzat šitos te audumu kalnus. Tik smuki viss te ir. Skaties. Pat 2,30. Jā. Es gribu topiņu uz šucu. Man ir tāds melns. Man būs rozā. Atradi savu kaut ko. Vai bikses. Man vai bikses. Ja jums kādam ir pa ceļam šie humpīši, tad šīs drēbītes tur vēl jūs gaida un viņas tur vēl... Nē, varbūt kāds cits nopircis, jo es neņēmu. Ļoti smuks šitas bija, bet es nepaņēmu. Maziņš likās. Un šīs burvīgās sandāls arī noteikti gaida kādu bērniņu. Un šitā rozā somiņa arī tur palika gaida, un tagad es montāju skatos, ierunāju, un es domāju, kāpēc es viņu nepaņēmu? Un šie zābaciņi arī kādu gaida, tāpēc, kad viņi bija ļoti smuki un manā stilā, bet
Pamazu. Kāpēc nav 41. zīmērs? Jau visu laiku turēju rokā šo cepuru, domāju, bliņ, ritīgi forši cepuru manēji, bet tāda bišķi pa lielu viņai būtu, un man viņa ir pamazu. Tā, drēvis, kuras es paņēmu arī šie skaistie svārki, bet kāpēc viņi nav citā krāsā? Nu, kāpēc jābūt tik tizlai krāsai? Nu, tik smuki svārki, bet tik tizli krāsā. Un tad notika tas brīdis. Es atradu sev bikses, jūs man varat apsveikt. Tikai būs mazliet jāiešuj, ko jūs redzēsiet nākamajā video, bet viņas ir ideālas. Pilnas rokas ar labumiem, priecīga. Un ja es nebūtu parādījusi savu klientu kartiņu, būtu 7,65. Tā man bija jāmaksā 6,80. Cik tur? Vienmēr patīk. Mēs atbraucām uz to ratu. Nu, ziniet, ja Siguldā tāds rats. Mēs trāpjām netīšām uz tirdziņu. Kaut kāds tirgus. Viss ļoti daudz cilvēku nāk ar stādiem. Tagad pieļaujam, ka kaut kāds stādu tirgus. Skatīties. Te kā sagaida, dzēs sarkanā paklāja vietā melnais. Un re, kur viss kaut kas te ir, koki, krūmi. Popkorns arī. Pukītes. Tagad Montēna skatos, šo pasākumu sauc stādu parāde. Uz šo mēs tik trapjam. Jā, es gribēju vilkt tādas metali, jo, ka mēs atbraucām, bija augsti. Un tagad jātieši, un to, ka tur parāsās izģertis. Vēl ir reko tirgus. Rīkšanas, kas pa milzīgi tirgu. Šits ir rītīgi gudri, kā sābals būs. Rītīgi labs. Tarzānam, kur šodien rodelī cilvēku noteikti daudz, tāpat kā tie ratā, kur griežās. Jā, un kur ir klasiskais tirgus visiem sieriem, aizēm, drēbēm, kādas, jostām, rokaspraudzēm. Mēs esam Siguldā. Mēs netīšām trāpjām uz tirdziņu. Ratu parādīt, tur tas rats, jā. Mēs braucām vispār uz ratu. Mēs griez uz mani. Tūlīt mēs brauksim ar šo skaisto rodeli lejā. Un tad mēs brauksim pats un brauksim ar skečī panorāmas. Tas ir cik smuki stāvam mūšu, ko man piedara. Cenas ir šādas, jā? Protams, kādreiz bija lētāk. Protams, ka es braukšu. Es atbraucu uz Sigulu, vai nebrauktu ar rodeli. Tātad iekļauts un iekšā, iekļā. Jauns vārds jums, jā? Iekļā ir pacēlais. Es varu nofilmēt. Filmējās vēl. Es varu nofilmēt. Es varu ielikt to somā un es varu pa pusē aiztaisīt somu ciet. Es varu. Jā. Dzi? Un tur iekšā starp kartiņām stāv. Dzirdējums. Jā. Man bail. Ak, Dievs! Ak, Dieviņos! Kas? Bez bremzēm brauc? Es nenāku. Es visu laiku braucu bremzē gandrīz. Nē, es bremzēju. Viņš tā kā ļoti kustās no sānu uz sānu. Man likās, ka brīžam tā kā izkartīs ārā. Jā, tīklu parks tāds nebija, kad es pēdējo reizi biju. Bail telefonu nomest. Tev bailē? Jā. Man ir arī vēdera kņudri. Es neesmu senču tam bijis. Bailot, tā tur pušķi. Nu, kad nāsies pēc nost, un es vienmēr tikai šeit ceļu gals divi. Skaisti. Bišķi ir bailīgi. Nē, viss es pieradu. Daudz cilvēku tajā Tarzānā kāpi. Labs laiks. Es te vairāks nezinu, vai es varētu paturīt pa pāri. Bet reāli, tev nav cita opcija, lai tiktu... Jā, tu tikai ar riteni tev ir. Vai nu tu lejā tevi laiži? Nā. Ļoti poži brauciens. Zin kā, mēs domājam, ka pa pacēlā ir jāmaksā, bet viņš bija iekļauts iekšā tajā braucienā un pilnīgi liekas tā kā pavelti būtu tur, nu, girls math, you know? Te ir tava dzimtene. Man interesanti, kā vērstunēcēja. Smilšainais krosts. Te pa baltu miglas, stigu ceļu māju prasta, māju vai krasts. Vai rasts. Protams, kā gan mēs un neiztiksim bez nevienas ķibeles. Mēs malkojām garšīgos kvasus un nenojautām, ka mums taču nav naudas skaidrā, lai varētu samaksāt par panorāmas rātu, jo tur tikai skaidrā var maksāt. Braucām meklēt bankomātu. Bankomātā bija apkalpošanas laiks, man bija jāstāv jāgaida, bet sagaidīju. Naudiņu dabujām un gājām uz panorāmas rātu. Pēc pusi. Pēc ka es esmu Nezinu, kāpēc dzīvo. Jā, man nepatīk, ka uz to pusi. Otra pusi griez. Vo šķirā. Pusē vēl neesam. Pusē!
Būs labi. Kāds līdz aplemsies? Tas ir smalkiem stīnīšiem. Kā tu jūties? Es labāk braucu vakar to pastoņeru. Tas bija drošāks. Vējš sūpina. Vēl tik plānas trubiņas un tik daudz salabots. Kā pūš, loci pūš. Reku tirdziņu var šmuki redzēt. Viņš pieķer savām rukām. Reku turaids. Jā. Turaids pils. Mēs būsim pašaugšā. Prieks tavās acīs reāli. Iet uz leju viss. Un tagad jāsāks griezt, jāsaņem drosmi atpakaļ. Nē! Tu bet lāc atpakaļ! Tas tieši ir pusi. Tā izolēns nepatīk. Lāc apstāj. Viss! Bet izbeidz! Man reāli es ar muguru krītu. Tāpat es iepriekš izkrītu. Labi, no šī augstu vairs ne. Šī vēl ir sāpīgi. Vai maz uz sētas uzkrīt? Favorite place. Plaretīju šokolādē. Uz zābaki. Es katreiz nosūtos. Kā ir rasi? Tik smuki. Man ir ikrivi jau. Tas ir smankai kājai. Zinu, vai ne, lai viņš redz, ko viņš zaudā. Problēma tāda, ka mēs šitās klaitas parasti nedara, viņas ir maziņas. Kaut kāds klaitas un pacelt tā, lai lāc fonārēc. Pacelt? Lācī. Taču skaisti. Precēs mani. Skaisti. Es uzvelku to kāzu kleitu un mēs ejam precēties. Tepat Siguldā. Jā? Jā. Nē, nav tik smuks, lai es viņam pa 6,90. Tas ir jau kaut kāds New York. Jā, labi saglabājums. Būtībā šitas arī ir viss. Ar Lidlu noslēdzās šis 27 gadu road trip. Siguldā. Viss, sagrums, nogrums, gribās ļoti čurāt. Cīdī bija ļoti garīga. Un mēs esam Lidlā, jāpačurāt, bulceņas jābrauc mājās. Viss, jāatgriežās apklikdienā. Ak, Dievs, te ir bulciņu paradīze. Man ļoti garšo viss, kas ir ar šķiņķu un sieru. Pirmkārt, es dievinu tās pankūciņas, Maksimas pankūciņas šķiņķu un sieru. Un man teica, pamēģinu krosānu ar šķiņķu un sieru. Vot, pamēģināsim. Es vienreiz pagaršoju šito aveņu krosānu. Ak, Dievs, viņš ir tik dievīgs. Man lūdzu arī to. Tas nav viena? Ceļš ir garš 4 stundas. Nekaudreiz. Virtulīši. Šiten ir interesantāks tas vidus nekā tukumā. Te ir vēl vairāk kaut kas, tāds, krastēt citādāk. Es sopīju jūs, šitā es piegāju pa tuvu. Mācīt, man uzmācās izliet bez grāts. Aulīņš, ko es nopirku kumpīšos, šitajos otrajos kumpīšos. Tāds džempers, nav interesanti, mīļa, vēlmes. Bikšakins, šādu te džemperi, tāds oversize looks. 75 centiem, šīs bija pa 55 centiem. Tātad džempers bija €50, ja vēl jāciņa. €99 centi. Šāda skaista kleitiņa. Šis bija dārgākais no 2,30, bet ļoti skaista. Paldies. Krosāniņš ar šķiņķu un šieru taste test. Es neesmu tādādus. Pagams ir mīļš. Laiks. Ak, Dārs, tur ir tukšums. Agaš. Dabūšu tagad to pusīt, jā? Tajā pusē ļoti garšīgi. Vai pats krosāns arī ļoti garšīgs. Garšīgi. Maksimas sieru šķiņķu pankūciņas ir daudz labāks. Un tāpat kā šī mašīna blakus braucošā, arī mans 26. gads ir ļoti strauji aizbraucis, un 27. ir klāt, un 27. arī strauji noteikti aizlidos. Un tiekamies nākamajā video. Paldies, ka jūs skatījāties, un atā! Es sabijos.